Ja tiktu rīkot aptauju par populārākajām uzkodām, visticamāk uzvaras lauras tajā plūktu čipsi. Tomēr vieni tos uzskata par neveselīgiem, savukārt otri bez tiem nespēja iedomāties nevienu kārtīgu ballīti. Kuram tad ir taisnība? Pasaulē čipsi ir sen pazīstams produkts, kas lietots jau paudžu paudzēs, taču Latvijā ienācis tikai pēc neatkarības atgūšanas. Nu jau 15 gadus akciju sabiedrība Latfood Ādažos ražo kartupeļu čipsus. Starp citu, jau 1975. gadā šeit pat tika gatavoti savulaik tik populārie kartupeļu salmiņi. Ja mēs paskatāmies uz vērtībām, kas tad mums ir, tad tā pirmā vērtība viennozīmīgi ir kartupeļi. Tie zemnieki, kas mums piegādā, nu jau es nezinu, jau kuro gadu piegādā regulāri kartupeļus Latvijas. Otrā ir darbinieki. 4 gadi ir nostrādāts, un man ir tā, ka man vienmēr veicas ar darbiniekiem. Nezinu, kāpēc, bet ļoti. Un šeit darbiniekiem vienalga, vai tas ir krāvējs pie līnijas, vai tas ir loģistikas darbinieks, vai tas ir mārketinga speciālists. Es gribētu teikt, ka mums visiem uzņēmums ir kaut kas vairāk nekā darba vieta. Trešais. Tie pircēji, kas izvēlas mūsu preci. Tieši no izmantotajiem kartupeļiem ir atkarīgs, cik kvalitatīvi būs gala rezultātā iegūtie čipsi. Mēs esam kartupeļu noktavā, kur glabājas mūsu pagājušās ražas iepirktie kartupeļi. Visi kartupeļus mums piegādā Latvijas kartupeļu audzētāji. Tas ir vairāk kā 20 saimniecības, un pagājušā gadā mēs iepirkām gan 12,000 tonnas. Kartupeli veido 3/4 ūdens un 1/4 sausnas. Lai iegūtu kvalitatīvus un gardus čipsus, svarīgi, lai kartupelī būtu pēc iespējas vairāk cietes un mazāk cukura. Tieši tāpēc tie ir jāsargā no stresa. Kartupelis ir dabīgs un dzīves produkts, un viņš cenšas sev saglabāt. Un kartupelim tā saglabāšana ir tā, ka, ja viņš jūt kādu stresu, viņš dod signālu, un viņa cieta tiek sašķelta cukuros, lai viņš varētu to stresu labāk pārvarēt. Un mūsu uzdevums ir pēc iespējas saudzīgi kartupeli novākt, ielikt noliktavā un pasargāt viņu no visiem stresiem, lai nebūtu cukuru šķelšanās un lai maksimāli zems būtu cukuru saturs. Ja kartupelī ir pārāk daudz cukura, tie cepšanas procesā karamelizējas, radot šķēlītēm nevēlamu brūnu nokrāsu. Turklāt, lai čipsi iznāktu skaisti un zeltaini, kartupelim jābūt arī bez bojājumiem. Ādažu čipsu ražošanā tiek izmantotas 3 kartupeļu šķirnes – Lady Rosetta, Marlēna un Saturns. Taču paralēli tiek meklētas arī jaunas, kas varētu derēt čipsu ražošanai. Lai saražotu 1 kilogramu čipsu, nepieciešami 4 kilogrami kartupeļu. Tas nozīmē, ka vienā čipsu pakā ir aptuveni 4 līdz 5 kartupeļi. Pēc tam, kad atlasīti labākie kartupeļi, tos nomazgā un mizo. Tālāk kartupeļu ceļš ved uz griešanas iekārtu, kur tie pārtopa rievotās, viļņotās vai gludās šķēlītēs. Pirms cepšanas no šķēlītēm tiek noskalota ciete. Cepšanai tiek izmantota palmu eļļa, kurai nav specifiskas garšas, un tajā čipsi pavada tikai 2,5 minūtes. Rezultātā gatavā 75 gramus lielā čipsu iepakojumā ir aptuveni 2 tejkarotas eļļas. Tad čipsus pārkais ar garšvielu maisījumiem, kas tiek iepirkti no piegādātājiem Zviedrijā, Vācijā un Holandē. Lai izstrādātu jaunu čipsu garšu, uzņēmuma darbinieki un citi testētāji nobauda vismaz 100 dažādas čipsu garšas. Šobrīd no uzņēmuma aptuveni 40 dažādiem produktiem vispopulārākie ir ādažu čipsi ar tomātu garšu. Bet uzņēmuma lepnums ir 2 jaunie produkti. Mājas čipsi, kas tiek sagriezti biezākās šķēlītēs, lai būtu labāk jūtama kartupeļu garša, un ego čipsi, kuros ir vismazākais sāls daudzums. Ja čipsi netiek apēsti vienā reizē, tos vislabāk uzglabāt cieši aizvērtā oriģinālajā iepakojumā. Čipsu lielākais ienaidnieks ir mitrums, kas būtiski mazina to kraukšķīgumu. Ādažu čipsu lepnums ir vietējās izeivielas un lieliskā garša, ko nodrošina kvalitātes laboratorijas speciālisti. Viņi pārbauda ne tikai garšu, bet arī izmēru, krāsu un smaržu. Katram ādažu čipsim jābūt nemazāk kā perfektam. Reizēm sastopams uzskats, ka čipsos patiesībā nesot ne smakas no kartupeļiem, un tie tiekot ražoti no pulverīša. Ādažu kartupeļu čipsi vienmēr tiek gatavoti tikai no dabīgiem kartupeļiem. Taču tirdzniecībā ir sastopami arī produkti, kas gatavoti no citām izaivielām – kartupeļu cietes, putrājumiem, kukurūzas putrājumiem vai miltiem. Kartupeļu čipsus var atpazīt pēc maziem brūnganumiem, kādi mēdz būt dabīgiem kartupeļiem. Kā tad īsti ir? Vai kartupeļu čipsi ir neveselīgi? Kas ir čipši? Čipši ir kartupeļu produkts. Kas tas ir? Tas ir
nomazgāts, nomizots, sagriezts, apcepts kartupeļs, apkaisīts ar garšvieliņām. Dažos gadījumos, kā mūsu klasiskā čipšu gadījumā, tas ir vienkārši mazliet apkaisīts ar sālīti. Tas arī ir viss. Kas tur ir neveselīgs? Protams, nedrīkst aizmirst, ka laba daudz nevajag. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi atcerēties, ka čipši ir uzkoda. Tās nav brokastis, un tās nav pusdienas, un tās nav vakariņas, tā ir uzkoda. Čipši ir tas, ar ko mēs našķējamies tad, kad mēs esam paēduši.